Un aiziet 8. šī vakara cīņā. Cage boxing svaru kategorijā līdz 70 kg. 3 raundi pa 2 minūtēm. Vispirms no Rīgas, pārstāvot Top Ring Latvijā. 23 gadus jauns, svarot 69,8 kg. Ariels Stūrītis! Sigurds Ariels Stūrītis. Viņš sāka ar MMA, trenējās klubā Sevarč, diezgan veiksmīgi gan Cage turnīros, saucamajā Ghetto Fights. Ghetto Fights ir droši vien kā viens no jaudīgākiem MMA turnīriem Latvijā, kur jaunajiem tiek dot iespēju sevi pilnveidot. Un tad bija milžu cīņas, un tad bija vēl visādi piedāvājumi. Tad vien brīdi pazuda no aprites šis sportists. Likās, ka jā, viņš savu karjeru beidzis, pat īsti viņu neiesākot. Tad viņš atgriezās, bet atgriezās nevis kā MMA cīkstons, bet kā Cage boxing pārstāvs, starp citu. Ariels nevis pavisam nesen arēnā Rīga, jeb Xiaomi arēna aizvadīja savu MMA cīņu, bet tomēr vairāk sevi šobrīd pozicionē kā boksa pārstāvi pēc MMA boksu, laikam nepareizi būs izteicies, kā bokseri ar MMA citiem. Es jums jautāju, kāpēc tu kā MMA cīkstons neattīsti šo sportu veidu, sevi neattīsti šajā sporta veidā? Viņš teica, ka viņam pietrūkst grappling treniņu, un viņš grapplingu un MMA iemaņu šobrīd iegūst pie Roberta Skuiņa, kurš ir devies uz Norvēģiju, tāpēc arī Roberts nav šī sporta stūrī, bet ir Ivo Malets, kurš pats oriģināli taekwondo sportists, bet palīdz šobrīd saviem sportistiem attīstīt citiem tehniku. Man prieks, ka man ir skaista ģimene. Paldies, ka dāvāji man lojālu sievu. Es vietā pēdējā dolāru slieku, jo nauda man ir kā morālais cietums. Un piedod man par manu slinkumu. Es dominēju, nemaz neieliekot darbu. Es to ceru, ties pēdējā man nebūs pārāk. Tava miesa, tava sasinis, tā maldīta ir kārta. Sigurds Ariels Stūrītis! Uztaisam troksnē! Ejo, mamma, lūdzu, piedod! Aplausi! Nu ko, Jūrmala sarosās. Viņa pretinieks zilajā stūrī no Jūrmalas, pārstāvot MMA Jūrmala, oficiālais svars 70 kg, 22 gadus jauns sportists Dans Bukovskis! Dans Bukovskis ļoti daudzcīgs sportists, bet viņa pamatdisciplīna ir MMA. Profesionāļos viņš debitēja pērn Zviedrijā, piekāpjoties Olam Jakobsonam, taču vēlāk Somijā viņš izcīnīja uzvaru pār Komaru Dāru. Šogad arī MMA viņš ir aizdījis 2 cīņas, abas izbraukumā Igaunijā un Somijā, bet Dans Bukovskis šogad savu vārdu uzspodrināja diezgan augstā līmenī, piedaloties Lietuvā notikušajā boksa turnīrā, tādā jaunā formātā, MMA cimdi, tatami, mazs laukums, 1 rauns pa 1 minūti, ko rīkoja vietējie latvieši Lietuvā. Un tajā turnīrā, kurā vienā vakarā viņam bija jāizsaka neskaitāms cīņas, viņš uzvarēja. Un tie bija mači pēc šiem noteikumiem, kas pa lielam arī šodien šeit Būrī notiks cīņā pret Sigurdu Arielu Stūrīti. Skaidrs, ka favorīts šai mačā ir Dans Bukovskis, kuram
kuram ir krietni lielāka pieredze. Tā nu sanāca 2 MMA cīkstoņi šodien šeit pēc cage boxing noteikumiem. Bet, kā jau es minēju, Dānis Bukovskis pēc šiem cage boxing noteikumiem ir startējis krietni vairāk ar krietni lielākiem panākumiem. Un arī noteikti viņš šodien šeit ir favorīts. Bet, Sigurds arī vēl stūrīts. Viņš nekad nav padevies bieži vien tajās cīņās, kurās viņu uzskata par sportists, kuram mazāk iespējas iet pie panākumu. Viņš ir pārsteidz. Tādi gadījumi ir bijuši. Bet, Dānis Bukovskis nāk no MMA Jūrmals, kur māca treneris cienīt jebkuru pretinieku, respektēt viņu, nenovērtēt par zemu. Un skaidrs, ka Dānis Bukovskis, kā jau visi sportists, arī apzinās, ka Sigurds arī vēl stūrīts var iesist, prot kustēties, un šeit stūrīts kļūdās, zem nolaists rokas, un Bukovskis izmanto savu iespēju. Redzam, ka Sigurdam ir jauns tetovējums. Viņam prasīja, ar ko tu var šo tetovējumu gribēji parādīt. Viņš gribēja parādīt to, ka viņš ir ticīgs. Un, viņam bija sajūta, ka viņam tieši šāds tetovējums ir nepieciešams. Un, savā ziņā Sigurds arī vēl stūrīts arī kaut kādu savu jauno modi. Šobrīd arī veido. Ir daudz sporta līdzjutēji, kas seko Sigurda. Opā, tas ir knockdowns! Dānis Bukovskis ir bīstams, jebkuras distances, tuvā, tālā, pustālā. Un šeit grīļojās stūrīts. Redzēsim, vai viņš varēs turpināt. Viņš var turpināt. Rokas ir paceltas un Jānis Freimans dod atļauju turpināt maču. Dānis Bukovskis saprot, ka viņa pretinieks ir savainots un Dānis zina, ko šādā situācijā darīt. Un otrais knockdowns. Tiek atskaitīts stūrītim. Stūrīts šoreiz daudz ātrāk pieceļās kājās un ir gatavs mēsties cīņā. Bet viņiem ir jāsagaida signāls, atļauj no tiesneša, tikai tad šoreiz turpināt maču. Bukovskis, viņš redz, ka Jopā vēl ir strāpījums, pieturās pie savu pretinieka stūrīts, lai nenokastos zemē un izvelk līdz nākamajam raundām. Dānis Bukovskis paceļ rokas gaisā, jo viņš zina, ka šajā raundā viņš ir bijis labāks, bet cīņa ar to nav galā. Vēl ir otrais rauns, ja nebūs nepieciešams arī trešais. Nav jau tā, ka Dānis bez sekām ir aizdījis šīs pirmās 2 minūtes. Pārsņem deguns. Mūsu ekrānos šobrīd Sigurds arī jau stūrīts. Pārstāv viņš 3 dažādus klubus. Parasti ir tā, maksimāli 2, bet šeit ir veseli 3, kurus viņš pārstāv. Kā jau minēju, 2 MMA cīkstoņi. Stiprāko noskaidro pēc cage boxing noteikumiem. Pirmais rauns ir aizdīts, 2 knockdown atskaitīti stūrītim, bet stūrīts ir atkal vertikālā stāvoklī un gatavs turpināt. Otrais rauns. Skatītāji, uztaicām trokcei! Sigurds arī ir stūrīts, balties šortos. Dānis Bukovskis attiecīgi melnējos. Sigurds iet uz priekšu. Bukovskis, labs trāpījums no Bukovska. Vēl viens sitiens. Stūrīts spiests atkāpties. Stūrīts izvairās no trieciena. Stūrīts trāpa, bet trāpa aizsardzībā. Dāna Bukovskim. Bukovskis aizsargāja. Labs trāpījums no Bukovska. Bukovskis vēl vienu precīzu trāpījumu. Trāpa stūrītim. Stūrīts iztur šo spēcīgo sitienu. Bukovskis turpina sistēmu no apakšas, no sāniem. Stūrīts pietur savu pretinieku. Vēl 1 minūte ir palikusi. Interesanti, ka laiks netiek stādināts, kā tas parasti notiek cīņas sportā. Tad, kad ir knockdowns vai kaut tehniska pauze. Šeit nebija daudz labi, viss kārtībā. Dānis Bukovskis spēlē pirmo numuru lomu. Stūrīts nekad nepadodās, lai arī cik sitiens viņš apēd. Viņa raksturs vienmēr viņam liek iet uz priekšu. Skatāmies. Jau paguruši ir abi sportisti.
Stūrīts jau pagur pēc pirmā raunda, tomēr bija jāatjaunojas pēc 2 knockdowniem. Arī Bukovskim spēki ir atņemti šajos 2 raundos. Vēl būs izskatās vēl 3. rauns, bet vēl ir, protams, 10 sekundes šajā 2 minūšu garajā raundā. Stūrīts rāpa, vēlreiz Stūrīts rāpa. Stūrīts bija šajā raundā neizdīcinās. Bukovskim atkal atjaunot asiņošanu, deguna asiņošanu, bet tas nav. Par to pluspunktus nedod. Stūrīts atdzīvojās, piecēlās 2. raundā. Pilnīgi cits sportists. 1. raundā tur Bukovskis viņu absolūti dominēja tajā mačā. Tajās 2 minūtēs, un 2 minūtēs jau spēki izlīdzinājās. Un 3. rauns būs ļoti svarīgs, lai noskaidrotu gala rezultātu. Protams, šie puiši iet uz nakautu. Neviens nevēlas nonākt līdz tiesašu piezīmēm. Un Bukovskim pārstas lūpa izskatās. Nē, tur nekā tā nav brūcis. Ir gan, nemaz jau tā brūcī tik mazi nav, viņi nevarēja pamanīt. Stūrīts īsti lauva. Bukovskis. MMA sportā ir arī viens no tādām lielākajām cerībām, kas varētu tālāk aiziet. Šobrīd viņš ir paņēmis pauzi no šī sporta veida, lai uzkrātu pieredzi cage boxing noteikumu cīņās. Sigurdam, labs trāpījums no Bukovska. Sigurds mēģina atbildēt ar kaut ko līdzīgu, taču šie sitieni nesasniedz mēģi. Bukovskis paspēja aiziet prom. Kā spāja no Stūrīša, bet Bukovskis atradās pareizajā tālumā. Noguris arī Dāns. Bet Sigurds visu laiku saglabās to nogurumu fonu, bet viņš šādā noguruma līmenī spēja diezgan kvalitīvi uzbrukt. Daudz pietur, nedaudz Sigurdu. Sigurds korpusā no Stūrīša, Stūrīša iet uz priekšu. Stūrīts atkāpjas, Stūrīts iet vēlreiz. Viņš Stūrī bija uz īsu laiku, bet nemēģināja noturēt savu pretinieku. Sigurds arī Stūrīts. Un šajā raundā krietni vairāk par pretinieku strādā Sigurds. Labs trāpījums atkal no Stūrīša. Bukovskis. Bukovskis vēlreiz trāpīja, ļoti labi trāpīja Bukovskis. Vēlreiz trāpījums no Bukovska. Sako vēl viens sitiens. Stūrītim ir jāatbild, vai ir otra opcija, jāpietur kliņšā. Bukovskis dzird signālu, kas apliecina, ka ir palikušas tikai 10 sekundes, un Bukovskis vēlreiz vēzēja. Un nogulda. 3. reizi šīs cīņas ietvarā Sigurdu arī Stūrīt uz ringa dēļiem. Un var teikt, diezgan droši. Dāns Bukovskis būs izcīnījis kārtēju uzvaru. Cīņa bija smaga, pretinieks bija siksts, bet Dāns Bukovskis to izdarīja, ko gaidīja visi viņa līdzjutēji, atbalstītāji un ģimeni.
Ja šī cīņa bez sekām nav palikuši priekšā Dana Bukovskas sejas, bet cits sportā tā ir ierasta lieta, bet galvenais jau ir uzvara. Un Danas Bukovskis izdarīja pietiekam daudz, lai viņam šodien pacelt roku kā uzvarētājiem. Protams, rezultāts vēl nav kļuvis oficiāls. Viņš kļuvis oficiāls tikai tajā brīdī, kad notiks tas, ko es tikko teicu, pacels roku. No 3 knockdownos pabija šodien Sigurds Adriels Stūrīts. Cīnījies kā lauva, bet tomēr tipi uzvaras pār Danu Bukovsku viņam neizdevās. Dāns Bukovskis šodien bija izcils. Kungi, kā jums šī cīņa? Vai mums ir vajadzīgs ekstra rauns? Kāds ekstra rauns? Ja jau publika saka, ka vajag, tad ekstra rauns! Aiziet! Tā arī tiesneši saka. Tas ir ļoti, manuprāt, dīvaini. Vēl viens rauns! Es, protams, skatītāji to grib redzēt, bet 3 knockdown. Jāsaprot to, tie -3 punkti cīņas ietvarā. Bet Dāns Bukovskis vai arī nedaudz tā kā protestē, bet ok. Ja vajag, ja skatītāji pieprasa, aiziet. Ļoti interesants moments. Ekstra rauns nebūs. Kāds ekstra rauns tieši tā? Kāds papildu rauns? Uzvaru izcīna Dāns Bukovskis! Jā, man jau likās, ka viņi jau tomēr vienojās, jo treneris jau Danam Bukovskim tā kā jau gāja klāt un teica, ok, liekam kāpu un cīnamies, bet kāds tur papildu rauns, tur bija redzams. Lai arī mēs gribētu redzēt, arī es droši vien gribētu redzēt turpinājumu, bet tas turpinājumam jābūt kā revanšu cīņai. Man liekas, tā bija ļoti godīga izvēle. Es uztaisīju 3 knockdowns. Kā es varu zaudēt? Kā te var būt ekstra rauns? Es nesaprotu šito. Ko jūs domājat, cilvēki? Es gribu pateikt arī to, ka ir ļoti daudz runas par Sigurdu, ka viņš ir tāds un šitāds sportists. Es pats par viņu esmu izteicies, bet, manuprāt, visiem šodien Sigurds parādīja, ka viņam ir liela sirds. Viņam tiešām ir ļoti liela sirds. Uztaisam aplausu Sigurdam. Tas viss no manis. Paldies! Un vārds Sigurdam! Jā, Džeki, es negribēju ņemt ekstra raundu. Man septembrī iemots ar kā head kick pa galvu. Man izrubīja. Tagad es 3 knockdowns šeit paķēru. Pirmkārt, godīgi ir iedot viņam uzvaru. Jūs gribējāt redzēt, kā mani nogalina. Gan jau kā LV, bet tam bija tāds, jā, davai nogalinam Sigurdu, jē! Trešo ekstra raundu viņš vienmēr prasa. Dāns Bukovskis ir mans grūtākā cīņa līdz šim. Es pirmajā raundā 2 reizes nokritu. Man likās, ka par šādu cīņu zaudēšu. Jā, paldies. Un Dāns Bukovskis arī ir fucking nezvārds. Man likās, es viņam varu plēst nahuj pa šito korpusu. Viņš nokritīs, es viņam ieplēšu, labas vietas pa korpusu. Viņš uz raudu bejām, mani, forsēja atpakaļ. Tas bija pišķēts. Vienkārši uztaisiet trūksti Danam. Viņš uzvarēja. Un es nekautrēšos vēlreiz atbildēt. Man ir prieks, ka šajā līgā mums ir godīgi cīnītāji, humble people, kuri dara treniņus un dara visu, ko viņi var pasniegt šeit priekš jums, bet viņi nav negodīgi, tāpēc uztaisam troksni viņiem!